Jau pavisam drīz sestdien Siguldā sāksies 9. šūpoļu festivāls, kuram šogad dot tēmu mākslas šūpolēs. Pirms festivāla ielūkojāmies mākslinieku darbnīcās, lai rastu priekšstatu, kā tad šī tēma tiks īstenota. Es gribu iedzīvināt katru gadu vienu tēmu, caur kuru mēs šūpojamies. Un sagadījies ir tā, ka šajā gadā 9. šūpoļu festivāls tiek veltīts šūpolis ar mākslu saistītas, un tas apakšnosaukums ir mākslas šūpolēs, jo Mālpils lepnums un prieks un mākslinieciskā dvēsele no Skulmju mājas Džemma Skulme šogad svin 100 gadi. 100 gadi Džemmai Skulmei, un no tā atvasinot izveidojas tālākais stāsts, kā mēs katras šūpoles ietērpsim. Un stacijas laukumā 19. aprīlī 12. atklāsim šūpoļu festivālu. Tur būs vienas šūpoles, kas veltītas Džemmai Skulmei, kur mēs esam izveidojuši skaistā, rāmīgi gleznas, tādu attēlojumu, kuru pēc tam gleznotāja Daiga Krūze attēlos uz grīdas. Un tad tā situācija veidosies tā, ka mēs varam apsēsties Džemmas Skulmes gleznā un šūpoties iekšā gleznā. Tad blakus, lai būtu tas Džemmas Skulmes stāsts, viņas mazdēls Artūrs Dimiters veido savas šūpoles, būdams profesionāls tēlnieks ar savu redzējumu, kā viņš sajūt, kas ir māksla šūpolēs. Te top manas šūpoles. Es jau diezgan daudz gadus, priekš manis daudz gadus, strādāju ar savu autortehniku. Tas ir tāds paņēmiens, kur audumu samērcē krāsā, un tad tu ar viņu vari manipulēt kā ar tādu skulpturālu objektu. Būs arī iespēja aplūkot Skulmju dzimtai un Džemmai Skulmei veltīt izstādi. Būs Džemmas dažādi memoriāli priekšmeti, kuriem netraucē laikapstākļi, tas ir krāsu paletes un tādi tiešām, kas man, piemēram, kā māksliniekam interesētu vēl vairāk kā darbi kaut kādā ziņā. Būs paletes, būs otiņas un krāsu buņģas un būs tāds inscenējums, kuru veidos Skulmju dzimtas kuratore Esmeralda Tāle. Būs tāds inscenējums, kur it kā Džemma tikko būtu pabeigusi gleznot gleznu. Šūpoles būs stacijas un svētku laukumā, kā arī Maija parkā. Katram no šūpolēm būs savā ziņā mākslas darbs. Katrai šūpolē būs sava sēža. Viena būs varbūt virvēs, cita ķēdēs, bet, piemēram, Anžela taisa mākslinieku šūpoles, un tur būs zīmulīši, otas un pats mākslinieks. Tagad milzīgs ods priekš mākslinieku šūpolēm, lai bērniņiem būtu jautri ieraudzīt. Arī tur stāvot man lielie zīmuļi, kurus es baigi ilgi taisīju. Tas ir stress, pirmā kārta, bet otrā kārta tas ir, tu strādā radošiem cilvēkiem, tu kaut ko veido, tā skrien, tev jāmāk visu kaut ko. Tu nevari tik, atnākt, es māku tikai tur saulītu uzglezot. Nē, tev jāmāk visu darīt. Un griezt, un līmēt, un tur kaut ko tur palabot, un arī vajag būt stipram. Būs daudz pannas šūpolēs ar ceptām olām. Lieldienas ir olu svētki. Kāpēc viņas nevar būt ceptas arī? Es esmu Annīna, tas ir mans roza šūpole, pink prieks. Kāpēc es vēlos sadarboties? Pirmkārt, uzskatu, ka tā ir laba iespēja, un tas vienmēr ir patīkami radīt mākslu. Tātad šeit tā ir gan izklaide, gan darbs. Šūpoles tātad būs visdažādāko formu, krāsu un katra ar savu nozīmi. Ik gadu ir pievērsta uzmanība, tātad no tā sākuma, kad iesākās Ukrainā šīs šausmas ar karu, mēs veltam vienas šūpoles Ukrainas tēmai, un šogad par cik ir māksla, mēs pievēršamies meme mākslai. Jo meme māksla tā ir māksla, kurā var mākslinieks runāt par karu un problēmām caur citu māksliniecisko valodu. Tur būs pastmarkas, kuras stāsta par to, ko varbūt mēs neredzam mēdīju lapās un kur ir nolasāms šis vēstījums. Mēs cenšamies ukraiņu šūpolēs izstāstīt stāstu, kurā būs bildes griežamas, kur tu aplūkojot tūplānā vari to, kas varbūt aizslīd garām acīm ziņu portālos.
Tad skaists un sarkans paklājs gaidīs iedzīvotājus un visus mīlētājus kino un animācijas tēmai veltītas šūpoles. Straumes šūpoles būs pie Devona. Sarkanais paklājs ar amerikāņu kinozvaigznēm sagaidīs visus apmeklētājus, kur Devonā iekšpusē būs atvestas arī 3 straumes balvas. Kopumā būs vairāk 10 šūpoļu un jāsako līdz šūpoļu kartei, lai visas tās apmeklētu. Festivāls Siguldā tiks atklāts sestdien un norisināsies līdz pirmdienai.